Kā tu esat iedomājies? Doties meklējumos gumijas laivelē? Vai tiešām nevēlaties zināt, kas notika ar jūsu brāli un viņa meitu? Ja vien spētu ko darīt, es jau būtu uz vietas. Bet tur tiek darīts viss cilvēks spēkos iespējamais. Kuģi ar modernāko aprīkojumu pārmeklē katru kvadrātmetru. Domājat, ka jūs varētu paveikt vairāk? Nē. Tāds individuālais gājiens nav nekas vairāk kā akls avantūrisms. Ko lai es daru? Vienkārši sēdēt un gaidīt līdz sajūgu prātā? Es vēlos, kaut varētu dot jums atbildi. Bet vienīgais, ko zinu, Heinemeņa kungs, ir tas, ka šis te jums arī nepalīdzēs. Sāls ir klāt, labi. Pamēģināsim šo. Darētu pieliet mazliet ķirbju sēklu eļu. Turpiniet, es tūlīt nāku. Nu, kā sokas? Šķiet, ka šis ir mans jaunais rekords. Mani, tevi tagad jāpaslavē. Nepareizi. Tev beidzot man jāparāda, kā sasmalcināt dārziņus. Tu man vakar solīji. Ja reiz solīju. Tas nav nopietni. Tie ir šalotes sīpoli. Tu esi sadists. Uzmanīgāk. Ja dumposies, griezīs lielos sīpolus. Labi, griezīsi papriku. Vislabākais sāksim ar šo. Viss kārtībā? Jā, ir. Paņemsim zirņu pākstis. Svarīgi uzmanīgi iegriezt, lai netrāpi zirņiem. Izskatās vienkārši. Es gan tā neteiktu, tas prasa gadiem ilgu treniņu. Vai drīkstu? Atvaino. Nekas. Ar nazi ir jāuzmanās, citādi paliksi bez pirkstiem. Nu tad rādi, ko māki. Es nespēju iedomāties Firstenhofu bez Andrē. Viņš vienmēr nostājās manā pusē un atbalstīja, kad manā dzīvē kaut kas nogāja greizi. Jā. Ar krīzes situācijām Andrē mācēja apieties. Vienalga, cik grūti klājās, viņš vienmēr izķepurojās. Vai tu zināji, ka Andrē un tu esat svarīgākie cilvēki manā dzīvē? Un nu man esi palicis tikai tu. Vai tu zināji, ka mēs ar Andrē esam precējušies? Tu mani tagad apcēli. Nē, nopietni. Saprotams, kā apprecējāmies. Tikai fiktīvi. Jo pret laulāto draugu nedrīkst liecināt. Ko liecināt? Tas ir garš stāsts. Ja es toreiz būtu sniedzis liecību policijā, Andrē ieliktu cietumā. Un, lai glābtu Andrē, tu uzdevies par geju? Nu jā, mēs bijām lielisks pāris. Vai kas noticis? Nē, viss ir labi.
Es tev gribēju pastāstīt, kā dejojām valsi savās kāzās. Nevarējām vienoties, kurš vadīs. Un kā pagāja kāzu nakts? Baidos, ka zirnīši nebūs izdzīvojuši. Vai man būs jāveic soda darbs, vienkārši vairāk jāvingrinās turpin tālāk. Vai tiešām neviens nedomā līdz ar galvu? Saņemieties. Jēra karbonādi garšaugu panējumā jau bija jāizņem no krāsnes. Un atcerieties, ka tai jāatpūšas 10 minūtes. 10 minūtes, skaidrs? Vai viss kārtībā? Jā. Niklas, drīkstu tevi palūgt uz mirklīti. Mans biznesa partneris vēlētos ar tevi iepazīties. Tagad nevaru, šovar nestāra. Lūdzu, tikai 5 minūtes. Hāgerkungs pāris reizi ir bijis Barcelonā, tavā restorānā, un sajūsmā par tavu virtuvi. Man jāved smalks sarunas, kamēr virtuvē viss aiziet juku jukām. 5 minūtes iztiks bez tevis. Kas par problēmu? Kas par problēmu? Es varu pateikt, kur ir mana problēma. Mana problēma ir tā, ka es ierados te, kur valda viens vienīgs hauss. Tā bija lielākā kļūda dzīvē, ka piekritu te palikt. Kas nestrādās, izlidos. Un vēl saka, ka man ir smags raksturs. Es palūdzu mazu pakalpojumu, bet viņš tā satraucas, it kā es būtu iespļāvis zupā. Kas noticis ar to brāli? Nav ne jausmas. Es tikai pajokoju. Gregor, vai atstāsi mani uz mirkli vienu? Labi. Nīl? Vari man palīdzēt? Lūdzu. Kamēr nespļauju uguni, arī sveces nevaru aizdedzināt. Tās ir par Sabrīnu un viņas tēvu. Lai Dievs viņus sargā. Es neticu Dievam. Tas arī nav tik būtiski. Vai drīkst ienākt? Ja es kaut ko izdarīju nepareizi, man ļoti žēl. Es sadusmojos uz tēvu. Mani nevajag mānīt. Lai paliek. Nekas tik svarīgs. Vai tu domāji nopietni sakot, ka tā bija liela kļūda palikt Firstenhofā? Vai tu uzskati citādi? Es labprāt esmu kopā ar tevi. Es ar tevi arī. Un tieši tas arī ir tik sasodīti grūti. Šīs jūtas ir tik spēcīgas. Es vairs nespēju padomāt ne par ko citu. Es esmu tevi, lūdzu, nevajag.
zinu. Tas ir bezcerīgi. Absurds. Vainot tevi Sabrīnas nelaimē, jau esmu aizmirsis. Mājās man viss atgādina par viņu. Es jūtu viņas smaržas, bet viņas nav. Neviens nezina, kur viņa ir, varbūt. Es tikai vēlos viņu apskaut. Ko es bez viņas iesākšu? Bez viņas smaida. Bez trakajām idejām. Vienalga, kas notiks. Tu neesi viens. Jā, tieši tā arī drīkstie citēt. Apžēlim, kā cilvēks var justies, ja zaudējis brāli un brāļmeitu. Novēl svētīgu dienu. Prese nerēķinās nerko, lai tie skribenti raksta, ko vien vēlas. Tie ir briesmīgākie brīži dzīvē, kad pasaule sāk jukt un brukt. Es zinu, ko saku. Vecajam Štāla kungam ir sirds? Kad Sofija toreiz pazuda pēc tsunami, mani tas pilnībā izsita no sliedēm. Par laimi jūsu meita ir atgriezusies pie ģimenes sveika un vesela. Vai es nevaru jums kaut kā palīdzēt? Nezinu kā. Es varētu uzņemties tenisa turnīra organizēšanu. Nē, tieši to man tagad vajag visvairāk. Varu saprast. Jā, dzīvē kaut kā ir jāturpinās. Nebiju domājis, ka reiz to teikšu, bet daudzās lietās mēs esam ļoti līdzīgi.